Labdien! Šodien stāstīšu, kā strādā šīs gaisa atsvaidzinātājs. Sākumā šeit ir jāielej ūdens. Lai šo pielietu ar ūdeni, sākumā ir jānoņem augša un jāskruvē šis baltais uzgalis. Pēc tam, kad augša ir noskruvēta, ir jāielej šeit ūdens. Tagad, kad ir te pieliets ar ūdeni, mēs varam skrūvēt balto uzgali virsū atpakaļ. Tagad mēs augšējo galu liksim atpakaļ virsū. Tikko ir uzlikts, tad varēs dzirdēt, kā ūdens nonāk uz apakšējo daļu. Tagad es izskaidrošu, ko šīs pogas dara. Šī ir ieslēgšanas poga. Šeit var restartēt. Ar mist pogu var ieslēgt un izslēgt miglu. Tagad timer poga. Pogu var uzlikt, cik ilgi strādās šis gaisa atsvaidzinātājs. To var uzlikt līdz pat 24 stundām. Ar to var atjaunot jebkad, kad vēlies. Tagad humidifier poga var uzlikt, cik stipri veidinās tev gaisu. Tagad ir uzlikt uz 100%, ko var nomainīt uz 40, 45. Es tikai spiedīšu un varēšu redzēt atšķirību. Jā. Un tagad esam atpakaļ pie 100. Spiest onion pogu svaigākam gaisam. Šeit arī var redzēt pašreizējo gaisa mitrumu un arī cik ilgi vēl ir palicis no timera, ko tu esi uzlicis. Šis gaisa atsvaidzinātājs ir ļoti kluss. Strādāt pat 39 stundas. Tam vēl ir filtrs, kuru nekad nevajag nomainīt.